adījuma pārgriešana vienmēr ir ļoti, ļoti satraucoša. Bet patiesībā tas nav nekas šausmīgi īpašs un sarežģīts. Un arī nemaz tik bailīgi tas nav. Šajā video parādīšu jums, kā stiprināt un pārgriezt adīto adījumu. Ja? Šajā gadījumā man ir pāraudziņš, kā redzat, visai paliels. Šajā konkrētajā video parādīšu, kā stiprināt malas un kā veikt pārgriešanu, lai tas ir ļoti labs veids, kā adīt jaku, piemēram, jaku pa apli, rakstainu, lai nav jāda ar pārstāpiem no kreisās puses. Tātad adot aplī, pēc tam priekš jakas tālākās veidošanas tiek stiprināta priekšpuses daļa un pārgriezts, pēc tam uzlasītas maliņas un adīta pogu aizdare. Parasti pirms sākt adīt rakstainu adījumu pa apli, tiek šajā adījumā rakstainajā ieplānotas jakas vidusdaļa. Parasti tam tiek atvēlēti 5 valdziņi, kurus ada īpaši, es jums parādīšu ar lineālu, lūk šie 5 valdziņi. Parasti tos ada šādi te kontrastainās strīpiņās, pamatkrāsa, kontrastkrāsa, vidus ir pamatkrāsa, kontrastkrāsa, pamatkrāsa. Rakstīņš man ir ļoti vienkārši, tas būtību it kā nemaina. Pamatkrāsa ir sarkanīgā un bešīgā ir kontrastkrāsa. Redzat, šī ir tie 5 valdziņi, ar kuriem būs jāoperē, veidojot šo pārgriešanas vietu. Ko es vēl gribu pateikt? Kāpēc ir nepieciešams veidot šīs te vertikālās līnijas, atstājot jakai griešanas nolūkam nepieciešamo vietu? Viens iemesls tam ir, tāpēc, ka kreisajā pusē, veidojoties dažādiem garākiem, īsākiem pārstaipiem, šī konkrētā vieta, kur tiks pārgriezts, šeit nav jābūt gariem pārstaipiem. Ja jūs, labi, šim rakstiņam nav pārāk gari pārstaipi, tikai 3 valdziņi, bet atdot citādākus rakstus, mēdz pārstaipi būt daudz garāki. Tātad, ja jums šajā vietā, kur pārgriez, būs garie pārstaipi, tad pārgriežot garo pārstaipu gali paliks vaļā, un jums būs jādara papildus darbs, jums šie gali, katras rindiņas dzīves gals būs jāiekārto adījumā, lai tie neirst. Tāpēc veido šīs te vertikālās strīpas. Nu, lūk, sāk ar to, ka atrod šos 5 valdziņus, 1, 2, 3, 4, 5. Adījuma virziens ir no apakšas uz augšu, tātad ir pirmā stiprinājuma rinda ir no apakšas uz augšu. Ko to dara ar tamborādatu un atsevišķu dzīves pavadienu. Šoreiz parasti ņem kontrastainās krāsas dzīves pavadienu, bet es paņemšu vēl citu krāsas pavadienu, lai pavisam redzams, kur ir tās vietas, kur ir jāsāk darboties. Tātad arī šeit apakšā mēs atrodam 5 valdziņus. Uzmetam ar šo pavadienu vienu cilpiņu, jeb slīdošo mezgliņu. Redzat. Ņemam adījumu. Kas mums ir jādara? 5 valdziņi. 1, 2, 3, 4, 5. Mums ir jāstiprina sākumā pati maliņa. Tātad atrodam
Ja mēs skatām no šīs puses 1, 2, 3, 4, 5, atrodam otro rindiņu valdziņu. Šeit viņi turpinās kā kontrastainā. Šeit, redzat? Ieduram šeit tamborā, tad šādi te. Izvelkam dzīves pavadienu un nostiprinam. Šādi tiek nostiprināta pati maliņa. Redzat? Parādīšu tuvāk. Šeit jānostiprinās. Tālāk, kas mums ir jādara? Tālāk mēs ņemam un skatāmies. Šīs ir vidējais. Tad starp kontrastkrāsas līnijām ir vidējā pamatkrāsas līnija. Šī ir līnija, pa kuru mēs griezīsim. Stiprināšana notiek tātad starp otro un trešo, jeb vidējo valdziņu rindām. Ja valdziņš ir šādi, valdziņš ir kā V burtiņš, un viņam ir labā kāja un kreisā kāja. Ja mēs paskatāmies šeit, tātad apskatīties valdziņš, valdziņam ir labā kāja, kreisā kāja, nu, re, kur valdziņš, ja? Valdziņam ir labā kājiņa un kreisā kājiņa. Tāpat arī šeit vidējai rindai. Labā kājiņa, kreisā kājiņa. Mums ir savukārt šai otrajai un trešajai vidējai līnijai jāsāda kopā otrajam kreisā kāja un trešajam labā kāja. Kā to dara? Tātad šis malciņš mums ir uz adatas. Tātad ieduram, aizķeram aiz otrā valdziņa kreisās kājas un trešā valdziņa labās kājas. Aizķeram dzīves pavadienu un velkam cauri. Redzat, jums izveidojas trīs cilpiņas. Aizķeram un velkam cauri visām šīm te 3 cilpiņām. Nākošais. Atkal. Otrā valdziņa kreisā kājiņa, trešā valdziņa labā kājiņa. Atkal. 1, 2, 3. Velkam šim visam cauri. Nākošais. Ja mēs paskatāmies, redzat šeit, būtībā mēs savienojam šādā veidā trešo un otro un trešo vertikālās rindas. Vēlreiz tātad, redzat, kontrastu krāsā. Vienas rindas vienu maliņu, nākošās rindas nākošo maliņu. Šādi. Obligāti nedrīkst izlaist nevienu pašu rindu. Ļoti uzmanīgi ar to, lai šī te tamborētā pīnīte nesavelk šādi gareniski adījumi. Labāk šo procesu veicat lēnām un apdomīgi, jo šī ir ļoti svarīga lieta. Pareizi visu sastiprināt, lai viss pēc pārgriešanas turās tā, kā tam ir jāturās.
Nu jau mēs nonākam līdz pēdējiem baldziņiem. Obligāti līdz pat pēdējai rindiņai. Viss ir jāsastiprina ar šo tamborējumu pīnīti. Tā, kaut kas. Tā ir pēdējā rindiņa. Un tagad mums ir jānostiprina arī mala augšējā. Ļoti vienkārši pagriežam otrādi, ieduram, atcerieties, tā ir 4. rinda. Ieduram šīs 4. rindas augšiņā, izvelkam cauri vēl vienu cilpiņu. Lūk. Savelkam, respektīvi šeit jums augša arī jābūt un apakša jābūt savilkta. Te jāiet pāri nostiprināts. Nu, lūk. Ja jūs paskatīsieties tagad uzmanīgi. Redzat, tas ir vidējā valdziņa rinda. Redzat? Šeit ir speciāli, viņi paņēma vēl kontrastu krāsā, redzat, kā ir te smuki sastiprināts. Tagad, ko mēs darām? Mēs to darījām no apakšas uz augšu. Tagad mums ir jādara pretēji. Tātad tagad sanāks, ka mēs iesim pretādīšanas virzienu. Atcerieties, tā ir vidējā rinda, tātad 3. Un šobrīd mēs darīsim tieši to pašu. Mēs atrodam, reku, tā ir 5. rinda un 4. kontrasta rinda. 4. rindu mums ir jānostiprina. Ieduram adatu, izveram cauri un nostiprinam. Šādi. Te. Tālāk iesekojoši. Atrodam atkal. Tātad. Tā ir 5. rindiņa, ja mēs skatāmies no apakšu, un 4. kontrastēnā. Mums ir un 3. vidus līnija. Mums ir jāsastiprina kontrastēnā ar vidus līniju. Daram to tieši tāpat. Atkal, redzat, 1, 2, 3, velkam cauri visiem 3. Šoreiz valdziņi uz mums skatās kā parastais valdziņš. Redzat, viņš izstāsta kā parasts valdziņš, tāpēc, ka mēs ejam pretēji adīšanas virzienam. Kāda ir būtība? Būtība ir tāda, ka jums ir jāsastiprina abas adījuma malas appus pārgriežamajai vietai ar šo tamborējumu pīnīti. Cauri visiem 3. Tātad paņemam reku 1, 2, 3 un velkam cauri visiem 3. Vēl kontrastu krāsas šīs te līnijas ir nepieciešamas tādēļ, lai jūs neapmaldītos, respektīvi, redzat, tad, kad jūs paņemat paceļat abus katras rindas savu pusīti, jums vienmēr būs tā viena vienā krāsā, kājiņa otrā. Tas jums nodrošinās to, kā pacelts šis valdziņš ir pareizi.
aizķerat dzīves pavadienus precīzi, lai nekur nekas nav neprecīzi. Tā, esam līdz rindas galam, pagriežam adījumu, paņemam šādu no aizmuguras, ieduram 4. valdziņa iekšpusē un izvelkam cauri un nostiprinam. Lūk. Tagad ir nedaudz sev jāpiepalīdz un jāatrod īstā vieta, kur jāsāk griezt. Ja ir pareizi sastiprināts, tad redzat, katra pīnīte skatās uz āru, tāpēc mēs to darījām vienu pusi no apakšpuses uz augšu, otru pusi no augšas uz apakšu, tātad pretējā virzienā. Tas nodrošina to, ka šī te pīnīte skatās uz āru, uz ārējo pusi. Un viducis, tur, kur mēs varam griezt, atrodas tur, redzat, kur? Tur, kur ir šīs te stiprinātās maliņas, un vidū ir šie te pavadieni. Nu ko, viss ir nostiprināts, gan gali abās pusēs, gan sānu malas, mēs varam griezt, ņemam šķēres un ļoti uzmanīgi, to nav jādara ātri. Vēl jāņem vērā, ka jūs nedrīkstat iegriezt šīs te stiprinājuma rindiņās, valdziņos, tikai pa vidu, te, kur iet starp šīm stiprinātām malām, jūs, ko daram, pastiepjam un griežam. Nekur nav jāsteidzās, pa vienam diedziņam. Šajā gadījumā es jums tomēr iesaku izmantot nelielas šķērītes. Man šīs ir rokdarbu šķēres, asas, bet nelielas. Nu, lūk, tadām. Redzat, kas mums te ir sanācis? Reku skaistas malas. Gan viena, gan otra. Lūk. Tāda arī, un iekšpusē redzat, tas ir sastiprināts, un tā kā garie pārstāpji sāna malās nebija, tad šeit viss ir smuki. Un, ja redzat, pastaipot, nekur nekas neirst, un viss stāv uz vietas, tā kā tam ir jābūt. Tā apskatāmies vēlreiz, kā tas izskatās no kreisās puses un no labās puses. Nemaz jau nebija tik traki, vai ne? Galvenais to atrast pareizās vietas, kur veidot šo pīnīti, un uzmanīgi griezt, lai pārgrieztos tikai pareizajā vietā šie attiecīgie valdziņi. Nu tāda ir tā pārgriešana, jeb tā saucamais angliski sticking. Un lai jums veicās, drosmi!